Audiologopēds ir medicīnas speciālists, kurš diagnosticē, novērtē, ārstē un rehabilitē saziņas, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumus. Viņš nodarbojas ar tādu problēmu koriģēšanu kā nepareiza skaņu izruna, stostīšanās, rīšanas grūtības un aizkavēta runas attīstība. Piemēram, pēc insulta pieauguši cilvēki, bērni, kam ir kaut kādas diagnozes, piemēram, autiskā spektra traucējumi, bērnu cerebrālā trieka. Nāk arī bērni, kam ir skaņu izrunas traucējumi, kam ir ekspresīvās valodas traucējumi, kad nav pietiekams vārdu krājums vai neprot pareizi izveidot teikumu, kas tagad arī diezgan populāri ir, kad ir ļoti daudz angļu valodas vārdi. Un tad nesaka rāvējslēdzies, bet, piemēram, ziperis, vai uz burkāniem saka karoti, un nesaka latviski, ka tas ir burkāns, bet, ja tu pasaki, parādi, kur ir burkāns, viņš parāda, kur ir burkāns. Atšķirībā no logopēda, audiologopēds ir ārsts ar augstāko medicīnisko izglītību, kurš var ārstēt un rehabilitēt pacientus pēc traumām vai saslimšanām. Vispirms audiologopēds diagnosticē problēmu, novērtējot runas un komunikācijas prasmes, kā arī nosaka runas traucējumu cēloņus. Pēc tam viņš izstrādā individuālu ārstēšanas un terapijas plānu. Darbs tiek veikts gan ar bērniem, gan pieaugušajiem. Mēs izmantojam pilnībā visu. Mums ir puzles, mums ir smiltis, dažādas ikdienas lietas, piemēram, knaģi. Var izmantot arī makaronus, brīvvaļistēlē. Sīkā motorika tā kā palīdz attīstīties arī, atvērties tam bērnam. Viņš, piemēram, sākumā var kaut ko tur kārtot. Piemēram, man ir pistācija čaumaliņas, nokrāsotas dažādās krāsās. Kā sākumā sakārtot tās pa krāsiņām. Tad jau arī viņš tā kā iejūtās, ka neliek uzreiz, nenāk neviens un nesaka, tā izmuti vaļā, rāda, kas tev mutē ir. Ka sākumā tā atvērties un iejusties. Audiologopēda darbs nav iedomājams arī bez mūsdienu tehnoloģijām. Piemēram, tiek izmantota specializēta datorprogramma, kas pielāgota dažādām vecuma grupām un grūtības pakāpēm. Var izvēlēties attiecīgi kādas spējas trenēs vai atmiņa vai kaut kādas domāšanas, stratēģijas kaut kādas. Un tad, attiecīgi, tur ir uzdevumi. Piemēram, bērniem ļoti patīk, ka ir vilciens, kurš brauc, un tad jāspiež ātrāk, lēnāk, vai ka jāgriežās, un tad arī, attiecīgi, tiek iesaistīts arī šīs pogas, bet, ne visos uzdevumos. Svarīga loma bērnu runas traucējumu novēršanā un runas prasmju attīstīšanā ir vecākiem, kuri ikdienu pavada laiku kopā ar bērniem. Galvenais audiologopēda ieteikums – strādāt ar bērniem regulāri un pacietīgi. Pēc iespējas mazāk izmantot telefons, televizors, planšetes, datorus, kopā likt puzles, lasīt grāmatas, stāstīt par attēliem grāmatās, darboties kopā ar bērnu. Varbūt tās liekas, ka ārpēc es nezinu, ko viņi darīt. Elementāra lieta – mazgājam traukus. Kopā mazgājam traukus. Stāstam, paņemam švāmi, uzspiežam trauku mazgājamo līdzekli, saziepējam, ieziepējam šķīvi vai vienalga kādu trauku, attaisam krānu, noskalojam, komentējam visas darbības, ko mēs darām. Var dot telefonu, bet tam ir jābūt jēdzīgam laikam pavadītam pie tās viedierīces. Jo mēs varam arī telefonu integrēt mūsu nodarbībās kaut kā, piemēram, labi, ne šajā kabinetā, bet vispārīgi dzīvē. Ejam ārā, bērnam, piemēram, prasam, kas tā pa lapu, kļavas lapa ir nokritusi, viņa ir nokrāsojusies, vai tu zini, kuram kokam tāda lapa ir? Viņš, piemēram, saka, ka nē, nezinu. Tad mēs ejam telefonā, parādam, šādas ir kļavu lapas un paskaties, vai tā ir tā pati, kas ir uz ceļa. Tad viņš skatās tajā telefonā, kas viņam ir ļoti iemīļota lieta, ja? Tad viņš skatās uz to lapu un mēģina saprast, vai ir viens un tas pats, vai nav viens un tas pats. Saņemt audiologopēda konsultāciju varat pierakstoties Kurzemes rehabilitācijas centra reģistratūrā.